Nu tā, man ir ļoti vecs putekļu sūcējs, nezinu viņam cik ir gadi 10, varbūt 15, un viņam ir šitādi te filtri, kurus principā vairs neražo un nemaina. Un es esmu ietrenējusies, ka es ņemu vienkārši nomainu šito te, kur viņam bija no fabrikas, nomainu pret no šitādām, te izgriežu lielveikalā nopirktām salvetēm vai lupatiņām, izgriežu šito te pēc lekāla, un šito pašu švammīti es vienkārši izmazgāju. Nu, ne katru reizi es to daru varbūt tad, kad viņš sāk sliktāk pūst, tad viņam vēl šeit bija filtriņš. Šito filtriņu es arī izgriežu un nomainu. Un man viņš turpina kalpot. Vēl viņam ir filtris šite te aizmugurē. Aizmugurē filtris viņam ir vienkārša švammīte un plus arī bija šitāds te drēbes, viņu reizi gadā kaut kur arī izmazgāju un nomainu šo drēbes lupatiņu, jā, var redzēt, ka viņa jau ir mainīta, un šoreiz arī šito nomainīšu. Kā jau teicu, porolona detaļas, tās, kuras mazgājas, vienkārši izmazgāju. Jā, var redzēt, ka ļoti netīras, bet, nu, tas nav par reizi. Un līdz ar to man filtrs ir darboties spējīgs, un putekļu sūcējs nav jāmaina pret jaunu. Komplektējam atpakaļ tātad uz vienas puses. Liekam jaunu salvetīti, liekam filtru tur, kur viņam ir paredzēta vieta. Savādāk būtu jau man sen jāmaina. Tā ar vienu roku kaut kā grūti ieliku. Savādāk man jau sen būtu jāmaina vispār putekļu sūcējs. Putekļu sūcējs, kurš darbojas un viņam nav nekādas vainas citas, kā tikai tas, ka nevar dabūt filtrus. Tā, šeit es jau ieliku jaunu filtriņu, to, kur bija. Jā, tā, tagad liksim šito. Vispirms jaunu sedziņu. Kāds varētu teikt, var pasūtīt varbūt AliExpress, jā, paskatoties šitos te kodus un tam līdzīgi. Man pieredze ir tāda, ka es pasūtīju, tur bija ierakstīts mans putekļu sūcējs un viss, bet atnāca jaunākam modelim. Jā, tā kā no turienes pasūtīt arī man nesanāca. Varētu izsviest laukā un nevajadzētu mazgāt, bet, nu, rekā viss ir izmazgāts, viss ir jauns, viss ir tīrs, viņš sūc ļoti labi. Pilnīgi nekādas atšķirības no tā, ka būtu bijis nomainīts, ielikts jaunais filtrs, nav nekādas.